767. Es kļuvu par pirmo latvieti, kurš finišēja Lemānu leģendāro 24 stundas izturības sacensību. Mašīna, ar ko brauc Omīts tikai rallijā. Kā var uz motocikla 24 stundas? Man jau uz riteņa ir grūti 3 stundas nosēdēt. Tad mūsu dzīve paliks spožāk, krāšņāk un gaišāk. Izslīdēja šļūts un atstās pret apavu un gan arī izgāja bojā. Viņi tur knapi izvilkt no nāves. Noteikumos rakstīts, ka motocikls value nevar pārsniegt 25,000 eiro. Pirmkārt, man nav tiesības, lai brauktu ar mocu. Un viss, un es reāli braucu uz turieni, cerēju uz to, ka varbūt kāds traumēsies un es tikšu pie braukšanas. Konkrētai personai, kas sēdēja pie stūres, izrādās bija atņemtas tiesības. Ja tu meklē auto par 0 eiro, tad dodies pie mums uz Autorīgu. Ir vairāk nekā 250 auto uz vietas. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Čau visiem, šī ir Autorīga podkāsts Nebrauc virsū, jau 15. epizode. Mēs turpinām gāzēt tālāk, un kā vienmēr mani šodien ir Artūrs un Dāvis. Autorīga komanda, mūsu spečuki, ne tikai dīvāni eksperti, bet reāli eksperti. Un pirms es jūs iepazīstinu šodien jūs ar mūsu epizodes viesi, es vēlos jums, skatītāji, atgādināt, nospiediet lūdzu to subscribe pogu, vai ne, puiši? Jā, obligāti. Maziņš darbiņš, liela motivācija mums darboties, rīkoties. Jā, un aicināt vēl foršus viesus tieši tādu. Nu ko, un šodien pie mums ciemos ir vīrietis, kurš zina, ko nozīmē ātrums, izturība un uzvara. Viņš ir pirmais latvietis, kurš startējis leģendārajās Lemānas 24 stundu motociklu sacīkstēs, un cilvēks, kuram benzīns asinīs ir kopš bērnības. Garijs Roškalns. Sveicināti visiem. Sveicināti! Aplausus studijā! Nu ko? Bet es jau finišēju to leģendāro gonki, kas? Tu finišēji? Jā, tas bija pagājušajā gadā, 2025. gadā. Aha. Es kļuvu par pirmo latvieti, kurš finišēja Lemānu leģendāro 24 stundas izturības sacensības. Varbūt tu vari ieskicēt cilvēkiem, tie, kas vispār nezina, kas tas ir, un vari pastāstīt sīkāk. Ir tāda, ja jums ir autoraidījums, tad ir tāda pat leģendārā Lemāna 24 stundas izturības gonka automašīnām, bet mēnesi pirms tam notiek motocikliem. Pa to pašu trasi, bet mašīnas brauc bišķi garā konfigurācija. Viņi izbrauc pa pilsētām, mēs braucam tikai pa Lemānas GP trasi. Un tā ir sacīksts, kur starts ir 3 pa dienu, un finišs ir nākamajā dienā 3 pa dienu. Gonki iet nepārtraukti 24 stundas. Tas pats, kas ar mašīnām, tas pats ar močiem. Brauc ar vienu mašīnu vai ar vienu motociklu. Es nezinu īpaši ar noteikumu ar mašīnām, ko var remontēt, ko nevar remontēt. Motociklam tu vari remontēt visu, izņemot rāmu un motoru bloku, tu nevar mainīt. Vispārējo tu vari mainīt. Atkarīgs no klases kategorijas. Tur ir 2 kategorijas, superstoks un superbikes. Superstokā var braukt 4 piloti, superbikā 3 piloti un viss. Un cik jūs daudz apļus nobrauksiet pa 24 stundām, tas arī uzvarēs. Skan neticami, ne? Jā, ar motociklu. Ar motociklu 24 stundas. Es pa 24 stundām nobraucu gandrīz visvairāk. Mēs palikām pusgonkā, mēs palikām divatā vispār ar komandas biedru, trešajam palika sūdīgi, un mēs maucām divatā pēdējās kaut kādas 5 stundas, pēc tam viņš atgriezās, jā, bet bija moments, kad mēs bijām 2 arī. Un tad vispār nav, kā tu brauc 55 minūtes non-stopā, tad tev ir 55 minūtes atpūte, un tad vajadzēja kāpt un braukt tālāk. Kas tieši sūdīgi palika kolēģim? Viņš bija nokritis, viņš bija pirmais, kurš piedzīvoja kritienu mūs. Mēs vispār gājām. Mēs bijām tāda maza ģimenes franču komanda. Mēs piedalījās kopā 54 komandas. Mēs stāvējām uz starta 3-3. Jūs saprotat, tas ir galvākais etalons un pa lielam uz mūs neviens neskatās. Bet 3 naktī vai 2 es biju atvedis komandu līdz top 9. Latvijas karogs bija Aerosportā 9. vietā. Pēc tam piedzīvoja viens komandas biedrs kritienu. Pagaidām es biju pie māsieru uz galda. Tad es vēl kaut ko cīnījos, tad es vēl tur par komandu garu, vai maucam, vēl nekas nav zaudēts, Džeki, maucam. Un tad man bija vissmagākā maiņa, jo es biju reāli uzkāpis uz moča. Un es vēl pateicu, šitais vēl nekas nav zaudēts, es vēl visu atsatīšu. Un es kaut ko tur pamēģināju, un tad, kad es otrais iegāju pie masieru un dzirdu, ka pavāri sāk bļaut, wow! Es tāds, what happens, viņi tādi crash. Es tāds, ejiet jūs visi. Tas ir piedēļ. Un mēs palikām 24. bet vienalga mēs finišējam to gonku. Un mēs palikām 24. vietā, jā. Un man vēl komandai iedeva iespēju finišēt. 20 minūtes līdz finišam samainījās es ar to džeku, kas brauc. Un es pateicu komandas šefam, ka es gribu finišēt ar Latvijas karogu. Es piebraucu pie boksiem, es biju iedevis komandas šefam karogu, iedod man pēc finiša karogu. Un viņš iet pie bortā, dod karogu. Nē,
iedod manam tētim, teica, man iedod karogu, es uzkarināju kaklu un apbraucu cik godu apu ar jauki. Latvijas karogu, jā. Svētīgi. Baigi patriotiski. Jā. Es nezinu, kāpēc, bet man baigi gribējās to izdarīt, jā. Un man karogs ir joprojām tas pats mājās, es no visas komandas, jo mums bija apkopojušies personāls 41 cilvēki. Un es no visiem savācu autogrāfu komandu šefi, tur pavāri, masieri, atbildīgie par iepām. Piloti man viss parakstījās, man mājās ir karogs no man pirmā lemāna ar visiem autogrāfiem. Ļoti skaisti, bet es nevaru iedomāties, kā var uz motocikla 24 stundas. Man jau uz riteņa ir grūti 3 stundas nosēdēt. Kur nu vēl uz motocikla? Es tev varu pastāstīt, es pa 24 stundām pagulēju kāds 30 minūtes. Un tev vidējais ātrums ir pat rast ap 150, 160, un tev ir 6 no rīta, tu neesi vispār guļējis, tu neko nesaproti. Man tajā brīdī, kad tas viens no komandas biedriem, es samainījos, komandas šefs saka, pagaidi, lūdzu, 2 minūtes, tad ģērbsies. Es tāds, ok, es sēžu, iet Markus, tas pilots boksos, un viņam reāli ir krāsa, ādas krāsa bija, kā jums autorīngas uzraksts. Vienkārši bāls iet boksos. Un viņš saka, I'm good, I go. Es tāds, ok, es joprojām sēžu, komandas šefs saka, nē, viss kārtībā var ģērbties. Es saku, baigi neizskatās, ka viņš ir ok. Iet, fizioterapeits pieiet. Viņš saka, pagaidi, lūdzu, neģērbies. Es jau gaidu, kur neģērbjos. Viņš iziet ārā, viņš saka, nē, viņš nebrauks. Un es sēžu vispār, neko nesaprotu. Man sieva pienāk, un viņa saka, tu pats esi gatavs braukt? Es jā. Tu bez sevis redzēji spoguļu. Es saku, kas tur ir? Viņa saka, tev acis nav vispār. Viņas sarkans, un viņas tev skatās katru savu pusi. Bet es pirms gongas ļoti daudz, man nav informācijas, kā nobraukt, kā darīt un ko pareizi darīt. Tāpēc, ka 24 stundas tas ir izturības sacensības. Un kā pareizi sagatavoties, tu nevari aiziet pie parastā fizioterapeita, kas ir Latvijā, un pasaka, lūdzu, kā gatavojas maratonu uz savu skriešanu. Tas ir 2 dažādas slodzes, jo tev ir slodze, pēc tam tev ir atkal atpūta, tev atkal slodze. Un es centos savākt maksimāli daudz informācijas no visiem. Tie pašiem fizioterapeitiem, pie visādiem doktoriem, pie sportistiem. Un es arī daudz pazīstu mani sportistus, kas ir ārpus Latvijas, kas ir piedalījušies. Un es daudz ar viņiem konsultējos, ko darīt. Un man viens džeks pateica, tev jebkurā brīdī boksos pagaidām sēdēs, tev būs grūti. Tu tikko pienāks pie moča, tev atdos mocu, tu brauks ar boksiem ārā uz trases, tu uzreiz drut, un viss. Un tā katru reizi arī bija, tu uzkāp, brauc ar boksiem, un tu esi atpakaļ, pamodies. Paradoks, bet grūtākais brīdis bija atpūta, ja? Grūtākais brīdis, un tev nav ko darīt. Tev 2 stundas, un tu visu laiku kaut ko, loģiski, ka tās 2 stundas paiet šitā, jo tev jau pa lielam, tev ir tikai stundu uz atpūtu, jo tajā brīdī, kad samainās, piemēram, 2. ar 3., tev jau jābūt boksos. Jo tajā brīdī, jebkas var notikt tam 3., un tev jābūt gatavam. Vai nav tā, ka viņš izbrauc, viņam pēc 10 minūtēm kaut kas notiek, un tev meklē pa visiem boksiem, kur tu esi. Palielam viņi nomainās, tev jau jāiet boksos, un palēnām jau jāsāk ģērbties. Un jau 20 minūtes tur pirms savas maiņas, tev jau pilnībā jābūt gatavam sēdēt ar ķivera blokus, jo tev jebkurā brīdī var pateikt, jau mēs mainamies. Es tev varu uzdot jautājumu, kā tu izdomāji kaut kādā tādā sacīkstē iesaistīties vispār? Kas tavā galvā darījās, ka tev bija tāds, es vēlos piedalīties? Vienmēr jau jebkuram sportistam ir sapnis aiziet līdz tai augšai. Un, šīs ir pasaules čempionāts. Tas ir viens no 3 pasaules čempionātu veidiem motošosejā. Un vienmēr ir gribējies būt labākajam un būt starp labākajiem. Tas priekš tevis ir pats tā paša virsotne. Palielam manā vecumā šobrīd, es augstāk nevaru nekur aiziet, kur esmu šobrīd. Loģiski, ka ir kaut kāds cits šobrīd paralēlas klases, līgas čempionāti, kur man aicina piedalīties. Bet šobrīd pasaules čempionāts izturības tas ir augstākais, kur esmu bijis, un tas ir augstākais, kur es sasniedzu. Ap automašīnās arī es piedalījos pasaules čempionātā un kļuvu par vicepasaules čempionu autogonkās. Tāpēc man ir kaut kāda sasnieguma, ko esmu sasniedzis, bet šobrīd Lemāns 24 izturības sacensības, es ar to varu lepoties, uzlikt sirds uz rokas. Pie sienas pielikt, jā. Jā, man ir medaļa, vienīgajam Latvijā medaļā, ka esmu 24 stundas izturības pilots. Bet ja tev būtu iespēja tu atkārtot un atkārtot piedalīties? Es Latvijas tautai apsolīju, ka es gribu atvest kausu no turienes. Ja esmu atvedis medaļu, ka es piedalījos tur, tad es uzliku savu mērķi, ka es gribēju uzkāpt uz piedestālu. Un es uzskatu, ka šī gada mums varēja sanākt ar to komandu, ar ko es biju vienojies. Es biju parakstījis mutisko līgumu ar Ducati komandu, rūpnīcu Ducati komandu. Un kaut kāds 3-4 nedēļas atpakaļ man atnāca slikta ziņa par to, ka komanda nepiedalīsies pēc 12 gadus piedalīšanos. Viņi šogad nepiedalīsies pasaules čempionātā. Kāds tam iemesls varētu būt? Iemesls ir tāds, ka
viņi pagājušajā gadā pasaules čempionātā ieviesa 3. kategoriju production class, kur bija standarta motocikli, tikai ar standarta motocikliem var braukt. Tas komandas šefs un rūpnīca pateica mērķi, ka viņiem pagājušajā gadā ļoti sūdīgi gāja Ducati komandai. Viņi man pirmkārt nepaņēma uz pēdējo posmu, es biju atbraucis pieņēmu uz testiem, izbraucu testus, viņi man nepaņēma uz pēdējo posmu, paņēma Itālu, kurš atbrauca un pirmā sesijā 3. aprīlī salauza savu cevu un nolauza Ducati priekšējo daļu uz pusēm, pārlauza mots. Un tad viņam katrā posmā bija visādas sliktas nefiniši un motors lūza un visādi problēmas. Un rūpnīca pateica, ka viņiem nav tik liels budžets, lai joprojām sponsorētu to superstoku ieskaitu. Viņi saka, davai pārējiet uz production, jo tur ir lētāk, un mēs gribam uzvaru. Mēs gribam, lai Ducati vinnē pasaules čempionāta titulu. Tajā production klasē ir noteikumos rakstīts, ka motocikls value nevar pārsniegt 25,000 eiro. Values ir motociklu value, tas ir par to, ko tu viņi var nopirkt veikalā. Jo visiem dealeriem vienāda cena uz močiem. Ducati cena ir 28,000. Un rūpnīca aizsūtīja vēstuli par to, vai lūdzu samainiet noteikumus 28, un organizatori pateica nē. Un tāds arī bija iemesls, kāpēc Ducati pateica, mēs šogad pārtraucam, gaidām nākamo gadu. Ja nākamgad viņi samainīs noteikumus, tad mēs brauksim arī. Un es arī biju, kad pagājušajā nedēļā Itālijā speciāli aizbraucu pie komandas šefa. Es saku, kas pa priko? Perkē, kāpēc man atkal tāds neveiksmes notiek? Es saku, kāpēc? Ko es atkal izdarīju? Un neko, viņš pats bija rokas, viņš saka, tā ir, kā sanāca, tā sanāca. Kā itei. Ir, kā es saku. Tā ir mana frāze. Bet viss notiek tā, kā tam jānotiek kaut kādiem iemeslu dēļ. Tas ir viss noticis. Neko jāmeklē citu komandu, tagad aktīvi strādāju pie tā, meklēju jaunas komandas, jo gribās braukt. Bet šobrīd nav tie labākie piedāvājumi. Jo daudz jau komandas tur saplāno visu oktobrī, novembrī. Es reāli neko nedarīju, tāpēc, ka man bija plāns ar viņu. Es vēl speciāli oktobrī biju citā moču izstādē, norunāju ar viņu, paspēdām roku. Viņš saka, jā, viss kārtībā, to es komandai. Es saku, viss, es neko nemeklēju. Bet es jau viņam janvārī biju uzrakstījis vēstuli, klausies, man kaut kas ten vajag smaržo pēc sūdiem. Es saku, jāmeklē citu komandu. Un viņš saka, meklē. Un pēc 3 nedēļām saņēmu ziņu, ka čau. Nē, īstenībā tā vajadzēja notikt. Reizēm, varbūt kaut kā tevi pasargāja, vai tieši tā savu neveikalu. Atradīsi tu jaunu komandu, Jēzus Marija. Kā notiek vispār tā meklēšana? Tu pats meklē, vai tevi uzrunā, vai ir gan? Palielam tā ideja man atnāca 2 gadu atpakaļ. Es biju aizbraucis uz Spāniju, padzīvot 2 mēnešus, pastrādāt ar savu draugu motoskolā. Viņš atvēra motoskolu. Un man top ukraiņu braucējs un draugs, viņš piedalās tajā pašā pasaules čempionātā. Un es kaut ko man biju līdz savus mocītus, un mēs ar viņu priko pēc tur ik pa laikam aizbraucam patrenēties. Un viņš man pats uzmudināja, viņš saka, pasies sevim, tu normāli maudz, un es trenējos katru dienu, tu te sēdi, aviņu dzēru, uzpīpēt cigaretes, un tur man līdzi. Loģiski, ka netur patpaliek, tur sekundi, 2. Viņš saka, ko tu nekur nebrauc? Es saku, da viss švecēs. Un viņš man saka, da nē, davai, gatavojies, maucam. Un es reāli aizsūtīju visām komandām vēstuli. Loģiski, ka visas komandas, kad attaisīja vēstules, ierauga Latviju. Viņi pat nezina, kur ir Latvija. Francijā, es saku, 90% cilvēku nezina, kur ir Latvija. Tas ir standarts. Tā ir ļoti. Es saku, kā, pagaidiet, mēs esam Eiropā. Es viņiem reāli visiem saku, we are in Europe, we are friends. Ja kaut kas notiek, mums viens otram jāpalīdz. Es saku, jūs pat nezināt, kur mūsu Eiropas daļa atrodas. Es saku, kāpēc? Jā, viņiem dīvaini ir. Viņi līdz Vācijai visu zina, pēc tam viņi nezina. Varbūt daži vēl Polija zina. Es sūtīju reāli visiem vēstules, man neviens baigi aktīvi neko neatbildēja. Vienmēr pirms Lemānas, tur 2 vai 3 nedēļas pirms tam ir testi, oficiālie testi, ka visi trenējas. Un es reāli ņēmu mugursomu, maucu uz testiem, caur 56 boksiem, visiem klauvēju, čau. Esmu garīgs no Latvijas, attaisiet ēpastus, viņš attaisīja, točna ir, piedod, neizlasīju. Un viss, un es tā gāju cauri. Tad man pagājušajā gadā es arī aizbraucu uz Gonku vienkārši ar mugursomu, ar kombinezonu. Ja kāds, piemēram, satraumējās, tu līdz rīta treniņam, tajā Gongas dienā, palielam viss tas weekends notiek nedēļa. Sacensības notiek nedēļa. Bet tas sacīkšu dienas rītā, kaut kādā 10, tu vēl vari mainīt komandas sastāvu. Jo, piemēram, kāds pa weekendu pa treniņiem nošķiļās, savauž kaut ko, viņš var mainīties. Gongas laikā tu nevar mainīt. Un es reāli braucu uz turieni, cerēju uz to, ka varbūt kāds traumēsies, un es tikšu pie braukšanas. Lai cik ļauni tas neizklausītos. Tas bija ļauni. Es sēdēju pie ekrāna, un tu uz ekrāna, kad redz rezultātus, apakšā arī raksts, kurš nokrīt, piemēram. Un es reāli pēc katra kritiena gāju uz to boksu un skatījos, tas pilots ir boksos, nav pilota. Bet 2 komandas man sejā pateica, pagaidi lūdzu 5 minūtes, tu es dabūšu informāciju no medical centra, vai viņš brauks vai nebrauks. Un es gāju pēc 10 minūtēm boksos, un viņš saka, piedod, mēs jau citu paņēmām. Un franči ir ļoti nacionalisti, viņiem pofik kāds tu būs, tāds pats arī Spāņi.
Tas pats arī, kāpēc grūti bija atrast darbu, piemēram, Spānijā kā trenerim. Jo Spāņi vienmēr aizies pie savu radinieka, jo tas radinieks ir tam brālim brālis, pusbrāļa māsas, tēva opis, un viņš vienalga ies pie viņa. Pofīgi, cik tu labs esi, cik tu esi slikts, bet viņš vienalga ies pie viņa. Un ar to bija grūti, un es braucu aizpagājušajā gadā ar to mugureni. Arī man 2 komandas pateica, tūlīt pagaidi 10 minūtes. Viens man vakarā uzrakstīja ziņu no rīta, gatavs patestēties, jo mums ir sūdījis viens pilots. Mums vajag patestēties, varbūt es tev paņemšu. Un es ienāku no rīta boksos, viņš saka, klausies, es te padomāju nakti. Nē, mēs paliksim tādā pašā sastāvā. Tu tāds, kā? Tu man tikko vakarā citu ziņu rakstīji. Kā? Tās nevar būt dzīvē. Un viss, un es... Tā arī netika pie braukšanas. Tad es atmetu to ideju, un tomēr ziemā satikos ar foršu MD Digital komandu, kas filmē saturu man filmai. Iepazināmies, un viņi saka, davai maucam. Mēs gribam ar tevi, maucam kopā, filmējam, rādam to tautai un maucam. Un tā mēs arī aizgājām līdz tam. Safilmējam, izdarījām, bet, piemēram, salīdzinoši ar pagājušu gadu un aizpagājušu gadu un pagājušu gadu, tad, piemēram, piekdienas naktī, ja sestdien ir gonka, piekdienas naktī ir kopējā tur Facebook grupa, kur viss komandas sēž, tur kaut kāds 4 komandas pa nakti meklēja pilots. Un, piemēram, aizpagājušajā gadā nebija tādas komandas, kas reāli meklēja. Kā kur gadu? Tā virtuve tur ir tāds beigais hauss. Tur ir kaut kāds 10 komandas, kur ir rūpnīcas komandas, kuriem reāli atbalsta rūpnīca, kas ražo moču ražotāju, kur ir budžeti tur nenormālie. Tad ir daļa ar komandām, kas ir labas komandas, kuriem ir sponsori, kas vienalga kaut vāc. Un tad ir apakšējais etalons, kur jau mauc pa savu naudu, paši piloti maksā par sevi. Ir kaut kādi sponsori, bet viņi nevar cīnīties nekad pa to augšu. Žēl tādā ziņā. Tāds jau ir jebkurā sporta veidā. Ir tā realitāte, ka nauda izšķir visu. Jo vairāk naudas, tu vairāk vari izpausties. Jo tev mazāk naudas, jo tev ir grūtāk kaut ko izdarīt. Jo, ja tev ir nauda, tu jau pie jebkuras komandas var aiziet, samaksāt viņiem naudu. Tas pats es jebkurai komandai varu uzrakstīt, un viņi jebkur pa naudu sakritīs, un tu vari samaksāt naudu un braukt. Tu ar gonkošanu jau ļoti jauni sāki nodarboties. Kā tev gāja ar tiesību iegūšanu vispār? Mašīnas tiesības? Jā. Instruktors nebija ar sirmiem matiem, un viņam bija tāds, jo, slow down. Pagaidi, kur tu lido, vecīt? Pagaidi. Nē, piemēram, ja mēs runājam par pilsētas braukšanu, priekš manis ir vienkārši transporta līdzeklis, ar ko es pārvietojos no punkta A līdz punktam B. Pa lielam man pēdējie 5 gadu laikā vispār nebija pārkāpumu. Šogad es dabūju jau 2 pārkāpumus. Vai 3 pat. Par ātrumu? Jā, vienreiz par ātrumu, un vienreiz pagriezos. Pār 2 nepārtrauktām. Un es tādu cienēju policistu. Es tā izbraucu, naktis bija tums, un es izbraucu, nav pa labi nevienu, pa kreisi nevienu, pa labi. Policija kusto sēž. Nebija tā, un es pagriezos reāli pār 2. Izbraucu no benzīntankas, un reiz man vajadzēja pa kreisi. Un uzreiz zilās gaismiņas. Un man reāli 2 reizes pat arī nepalaida. Es vienreiz policistam saku, palaid lūdzu vaļā. Es tur Latvijas to izdarīju, viņš saka, vienalga. Otrais arī viņš man neko negribēja. Es saku, bērni, tev ir? Viņš saka, ir. Es saku, ņem tev uzlīmes, aizvedies no bērniem, uzlīmes, uzdāvini bērnam, bērnu būs priecīgs. Viņš saka, nedod, tas ir kukuls. Es saku, tas nav kukuls, tam bērnam dāvana. Un nepalaidi, jā? Nepalaidi, nē. Ja esi jauna vai nākamā auto meklējumos, tad droši nāc pie mums uz Autorīgu. Pie mums ir vairāk nekā 250 auto no ārzemēm, un tagad atpakaļ pie epizodes. Ok, tagad es domāju, mēs bišķiņi varam atpūtināt mūsu mutes, jo puišiem ir spēle sagatavota. Tu vispār zini, kas ir spēle Kiss Marry Kill? Nē. Tu nezini? Nē. Neesi kaut kad skolas laikā spēlējis? Nē. Vienmēr sakot, tev nevajadzēs ne precēties, ne bučoties, ne nogalināt, jā, bet tev būs 3 situācijas, kuras būs tev jāsarindo konkrētās auto bildes precīzāk. Es sākumā situācijas nosaucu vai? Jā, var nosaukt situāciju. Tātad pirmā situācija būs auto, ar kuru tu dotos uz svinīgo apbalvošanu. Otrā auto, ar kuru tu dotos uz savām svarīgākajām sacensībām. Un trešais auto kārtīgam ģimenes izbraukumam. Auto bildes studijā. Tātad sāksim. Pirmais mums ir Mazda CX-5. Tad mums ir Porsche Panamera un BMW X5. Attiecīgi ir jāizvēlās. Nē, sacīkstiem paļubom ar Porsche braukt. Uz sacīkstiem, jā? Uz savām svarīgākajām sacensībām. Okay, kas tur vēl bija varianti? Auto kārtīgam. Apbalvošana, jā, un vēl pēdējais. Un kārtīgam ģimenes izbraukumam.
Nē, nu ģimenes izbraucieniem visticamāk ar Mazdu braukt, tāpēc, ka viņi mazāk patērēt nekā X5. Loģiski, Ja jā. tu brauc normāli izbraucienu, tev vienalga jātaupa. Ekonomika, degvielu daudz patērē X5. Nu, un X5 tad brauktājās svinībās. Ok. Lāsma, kur brauktu? Es īstenībā piekrītu Garija izvēlē. Jā. Ar Panameru tu taču nebrauks izbraucienu, tāpēc, ka tu tur taču būs kapsē, tu visu laiku lies benzīnu. Jā. Kāpēc ne uz apbalvošanu? Visas bildes. Tāpēc, ka nē, es saprotu, ka tu atbrauks uz gonku uz Panameru, tāpēc, ka ar Panameru, kad tu iebrauks boksos, viss redzēs, ar ko tu iebrauc. Jā, jā. Apbalvošanai ir. Apbalvošana, visa uzmanība ir uz tevi. Čipa, notiek viss kongresā kaut kādā, un tu Jā. piebrauks, vēl tu paļubumu Pie kaut kāda kavē. sarkanā paklāja. Tu tur aiz stūri, ka tu vispār neredzēs, kur, Džeki, es te atbraucu ar Porsche. Skatāmies. Jā, visu lūdzu Jā, uzmanību manī. tā ir. Ok, Ok, ejam tālāk. maucam tālāk. Super. Tālāk mums ir Klasika, Golf 4. Hyundai Gates un Ford Street. Kā? Arī viss tās trīs pašas? Jā. Arī viss. Nu kā, nu ģimenes toči šitajā mazajā štrundā neiekramē. Paļubumu mēs maugtu ar Fordu uz gongām, Ok. jo ir kabrīts. Tu noņemt jumtu un tu būtu Jā, stilīgs. stilīgs. Jā, uz apbalvošanu, nu tad es saku, jākavē pa ļubomu, jāliek aiz stūra viņu. Tad tur vienalga nav Ko mēs liksim aiz skets stūra? vai golfs. Un tu vienkārši novēc aiz stūra un neviens nepamanīs. Nu, ja tev kāds ar ko tu atbrauc, ej šodien ar sabiedrisko. Es ar velosipēdu. Tur attais vaļā un iekāp ģip maucījot. Jā, bet Gets krūt mašīnu. Kāpēc? Man pat bija pieredze ar viņu, es biju nopircis savu Gets. Tā bija pirmā tava mašīna? Nē, tā bija kaut kādā 4. 5. Es biju nopircis savu Hyundai Gets. Aizbraucu uz CS9, reģistrēt, ieeju lodziņā, piereģistrēju. Un, ķipa, tur iedegās, es redzu sarkans kaut kāds krustiņš. Un tam sieviete aiziet pie mājas vecākām. Viņa saka, jums pie mājas vecākā, es ar Gētu atbraucu. Pašu pat 1000 eiro nopirku vai 1200. Man vēl kaut kas bija FIFA editions ar kaut kādas tur krūtām, kaut kas, nu tur bija krūts, bet es pirku kā perekups. Tu nopiršu un pārdošu. Jā. Nu, un visu man izsauc pie tā mājas vecākā. Šodien mēs nevaram piereģistrēt. Piereģistrēsim pēc nedēļas. Mums jāizsūt pieprasījums Francijai. Viņi atnāca no Francijas. Viss izdarīsim. Es saku, nu, ok. Es biju aizbraucis kādam gonkām, man zvano CSD. Viss kārtībā, Gets var reģistrēts. Es, juhu! Laimīgs atbraucu CSD, sēža. Ieja lodziņā, atkal dod dokumentus. Viņi atkal Un es tikai redzu tādu seju. Es tāds ir labs. Un viņi atkal pie tā mājas vecākām. Viņi saka, jums pie mājas vecākām. Un es apsēros pie mājas vecākām un tā vienā brīdī pagriež galvu. Džeks atnāk formiņā policija. Sveicināti jums ar manīm līdzi. Es ar Gets tīdīrī visi ejam. Un es saku, kas notika? Viņš saka, mašīna zakta. Un es tāds, wow, tas ir mans jackpots. Nu, neko es pazīstu tam pašam pircējam, no kā es nopirku. Es saku, vecīt, kaut kāds problēmas ar reģistrāciju. Varu ierasties šeit. Un viņš pateica, jā, viss kārtībā, nav problēmas, jo man jau vienalga ir pirkuma līgums uz viņu vārdu. Palējām uz mani nekas nebūtu. Un viss, jā, viņš atnāca, viņš man atdeva naudu pa mašīnu, es viņam atdevu visus dokumentus un viss. Bet pēc tam viņš man pazīstināja pēc nedēļas, jo viņš bija nopircis no kaut kāds izsoles, un banka nebija noņēmusi liegumu. Un viņa joprojām skaitījās kā zakta, jo banka nenoņēma liegumu, bet palējām mašīnu bija reģistrējama. Bet nav tā labākā sajūta, ka tu sēdi ar Gets pašu tuku un tev pēkšņi atnāk policija un saka, ejam. Jūs nozagt mašīnu, tu tāds, yes, un jackpots ir Gets nozagt. Ok, tu maucam tālāk. Mums ir Dacia Dusters, Svētā tautas klasika. BMW 3. sērija vai Opel Zafira. Nu, ne, no uz gonku, laikam, visticamāk ar Behu braukt. Nu, atkarīgs no tā, kaut kur gonka, ja kaut kur pārpusē, nu, ķipa Eiropā, bet tālākajā galvā visticamāk ar to BMW var netikt. Jā, jūs pārzināt. BMW bauda braukt. Jā, nu tad visticamāk uz gonkām ar Daci, ja tālākais ceļojums, viņi būs arī ekonomiski. Nu, ģimenes brauc no loģiskā Opel Zafira, bet pa lielam nevienā nekāp. Ja kā godīgi runājot, nu, ķipa BMW vēl var iekāpt, bet Zafira točno nē. Nu, Daci, ķipa reāli Das auto. Vai kā tur bija lozungs Dacijai? Dacijam, liekas, pat nav lozungs. Bet Dacija, nu, man kas viņai ir iekāpt, Tad ir Dacīta. ja viņa eļi pat izsēt no motora, viņa nav iet. Tas tāds jā, uzticamais. Tur reāli, nu viņai nekā nav, tur apkopu var taisīt reizi 4 gados. Tur nekas viņai nevar notikt. Tas ir primārātākais auto. Mūsdienīgs žigulīts. Kā velosipēds. Nu, ķipa reāli primitīvākā mašīna, tur nekā nav. Ko teiks Lasma? Es ar Behu sacīkstēm ģimenes izbrauciens. Nē, ģimenes? Jā, izbrauciens, jā.
Nē, nu vienīgais variants vēl ar Dacia, kāpēc es brauktu uz apbalvošanu, es visiem pateiktu, ka man tagad Dacia ir jaunais sponsors. Jā, Es Opel un Bambi nevarētu pateikt, ka viņi man ir sponsori, jo es atbraucu ar vecām lamatām. Dacia gan varētu būt. Dacia ir man kas pusjauna, pareizi? Nu jā, Tur svaigi. 19. gads. Kurš? 19. 19. Nu, redzies, ja pateikt, man sponsori ir 25. gada Dacia. Jo nav paļubam neviens neatšķirs, kur ir 19. Tieši gada un tā. 25. Protams, modeļi. neviens Vai nepārbaudīs, vai viņi tev nosponsorēs. Tāpēc es domāju, Dacia apbalvošanai ies točna. Nu, es, Dacia lūgums ieklausīties. Jā, var pasponsorēt labu braucēju. Tipa Dacia jau nav tik Nu, es slikti. Daciju atstātu ģimenes izbraucienu to Opelu uz apbalvošanu, bet viņi liktu arī tumšā stūrī un izliktās, ka esmu brauks. Nabaga Opelis. Izvēlēs savu nākamo auto pie mums www.autorīga.eu. Mēs uzsaucam CSDD izdevumus, dodam auto reālu garantiju. Mums ir vairāk nekā 250 modeļi uz vietas. Pie epizodes. Kam tu dod vispār priekšroku? Auto komfortam vai arī motocikla brīvībai ikdienā? Pirmkārt, man nav tiesības, lai brauktu ar mocu. Tas ir īstenībā standarts tiem, kas brauc ar moci. Es Man nekad arī nav bijuši. Nav Es nekad neesmu slīdis. Es treniņus vasarā vadu biķenieku trasā, un tur notiek tas SZD eksāmena močiem. Jā. Un es tiem eksaminatoriem katru gadu saku, kad jūs man beidzot iedosiet pašu tiesības. Ka es varu beidzot nelikt tiesības. Cik man beidzot jāizdara, lai es varu atnākt un ņemt tavā kategorijā, to es viņu nopelnīju. Ko šie Bet ir saka? kaut kāds princips pret to? Vai... Nav, viņi nevar tā iedot. Viņi katrai smējās, bet viņi jau smējās par to, ka man nav tiesības. Bet es reāli pa lielam pats negribu likt, vai mazāk var braukt pa pilsētu. Loģiskais vienalga ceļā, cerams, policija neskatās. Es ik pa laikam vienalga izbraucu. Pagājušajā gadā vienreiz aizbraucu ar sievu līdz vecākiem un līdz mājām. Atbraucu un negribās vairāk braukt. Un viss. Man nepatīk, tāpēc ka ļoti viegli satraumēties. Man teica savā laikā, gandrīz gāja bojā, braucot pa ielu. Man opis vienmēr tētim aizlīdz braukt pa ielu, un viņš vienkārši brauca tajā gadā Vācijas čempionātā, viņam atnāca pilnīgi jauns mots. Viņam neatbrauc draugs ar busu vai aizvest viņu uz stendi iebraukāt motoru, jo bija aprīlis vai mārts tajā laikā. Un viņš vienkārši no mājām izbrauca ārā, un 200 vai 300 metrus no mājām momīt gāja pāri ceļam. Viņš, tur 80, bija 90, nevairāk, cik tu vari ieskrieties. Un viņš redz to omīti, kas gāja pārējiem, sāk bremzēt, un omīti sāk dejot uz ceļa, uz priekšu uz aizmuguru. Viņam nav kur likties, viņš nospied stiprāk, kā smilts bija uz ceļa. Izslīdēja šļūts un atstās pret apmalu, un gan arī gāja bojā. Viņi tur knapi izvilka no nāves. Traki. Un, tā ir problēma. Saprotiet, problēma ir tāda, ja visi motobraucēji, piemēram, brauk pa ielu ātruma režīmos, tad nekas nebūtu nekāda starpgadījuma. Jo lielākā problēma ir tāda, cilvēki reāli, tagad nolikt eksāmenu, es domāju, es varu iemācīt no nulles cilvēku, dienas, 2 dienas laikā iemācīt, es nolikšu figūras. Pa pilsētu nezinu, kā viņš pārvietos, bet ļoti viegli nolikt eksāmenu. Bet pa lielu, lai tu noliec eksāmenu, tu iemācies apbraukt šķēršļus, kas ir figūras 20-30 km/h. Pēc tam tu izbrauc pilsētu, tev jau ātrums ir 90-100. Tie šķērs ir savādāk, un tev savādāk viņi jābrauc. Pa lielām autoskolās, kas notiek autoskolās? Tev iemāc nokārtot tiesības. Vai iemācīt nokārtot tiesības, tev neko neiemāc. Kā turēt rokas, kā turēt galvu, kur skatīties, kā pareizi. Lielākā jau problēma cilvēkiem, ka viņi izbrauc ārā, es arī, kad vādu tos treniņus, un es bieži smējos, kas atnāk uz eksāmenu. Un cilvēks atnāk, un viņš uzkāp uz moču, un viņš šitā brauc. Kā viņš jau skatās lejā vai redzēt ceļu? Bet tev jau nav obligāti tur šeit jāskatās, tu jau vari tur skatīties. Kā cilvēks skatās te, viņš jau neieraug tur, kad tā mašīna brauc ārā. Un kas notiek? Bum! Un lielākā problēma, ka cilvēki jānoliek tās eksāmenes, viņiem ir tiesības, viņš domā, ka viņš māk braukt. Cilvēkiem, kuriem ir nauda, viņš aiziet uz BMW centru, Yamaha centru, un es gribu labāko mocu. Nopērk litru. Nopērk litru ar 200 zirgiem. Man ar savu pieredzi, es viņu varu savaldīt. Es varu savaldīt, bet es ar močiem jau braucu kopš 4 gadi, 28 gadus es braucu ar močiem. Bet tā ir raķete. Tā ir reāla raķete. Piemēram, ja mēs paņemam to pašu BMW mocu, viņiem ir labs mārketings. Viņiem ir pilns ar elektroniku, visādi trekšana, tas meš. Atnāk cilvēks ar tiesībām, viņam saka, kur ņem litru. Bet tas nav litrs, viņam ir pilns ar elektroniku. Tu nevar nosisties. Vispēc tam viņš iesbrauc, iedod pilnu gāzi 120, 150, kaut kas notiek.
Tas ir stulbi. No vienas puses tas ir slikti. Tie paši eksaminatori CZD, viņi saka, mums nav pareizi sakārtot sistēmu. Mums nav pareizi eksāmena likšanas process. Palielam, vai tu nolikt eksāmenu, tas nav grūti. Un cilvēki rauj nopērk, un viņi nemāk braukt. Man ļoti bieži nāk pēdējā laikā sievietes pie manis uz treniņiem, un es ķipā, kāpēc tu atnāc? Viņi saka, es 3 reizes pagājuši, kad biju uz pretēju joslas. Nu, vienkārši kaut kāds līkums, viņi nevar iegriezt viņu uz pretēju. Viņi saka, man paveicās, ka nevienu nebijūt pretī. Un tā ir realitāte, dzīves realitāte. Cilvēkam iedod to pašu, es mācu ar pitbaikiem ļoti daudz šobrīd. Un tu iedod vienkārši pitbaiku, un tu redz, ka cilvēks nemāk viņu guldīt. Viņš nesaprot, ko darīt ar mocu, un viņš izbrauc pilsētā, tas ir tas pats. Viņš taisni, jebkurš jau māk braukt. Jebkurš māk iedot pilnu gāzi. Bet sabremzēties, apstāties, apbraukt šķēsu, tas jau ir, ko tev jāmāk. Un palielam, kāds vēl ir nākamās problēmas, skaties. Saka, motosports ir bīstams. Bet mēs braucam ekipējumā. Mums ir krūtākie, labākiem pilotiem, ir labākie zābaki, labākie kombinezoni, airbag apakšā, ķīveres, cimdi, mugursargi. Tev ir pilns ekipējums. Kādās ekipējumās cilvēki brauc pa pilsētu? Labi, ja Šortiņos. Šortiņi, tēkrekls. Es piekrītu, ka tu vari braukt šortiņos, tēkrekla un tā tālāk. Kad ir plus 3,5, nu tu nevari braukt tajā ekipējumā. Nu tev būs čau. Ja mēs pa trasi braucam, kad visu laiku ir vējš, tad tu kaut kad dzēsies. Tu pa pilsētu stāv korķos, un tev plus 2,5, 3,5. Loģiski, ka tu pārkarsīs. Man pašam personīgi ir Yamaha T-Max 530 motorovers. Es ar viņu pārvietojos pa pilsētu. Man ļoti patīk motorovers, jo pirmkārt es varu iziet jebkurās drēbēs, uzkāpt, un tu es sēžu kā šitajā pufā. Un es braucu šitā pa ielu. Loģiski, ka tas vienalga nav pateikts, ka tu vari braukt šortiņos, krekliņās un nekā, bet kaut pāris gadu atpakaļ man draugs paprasīja aizved lūdzu man motus tehnisko apskatu, izēt tehnisko. Es saku, ok, bija ārā plus 30 grādi. Es ķipa biju šortos, kedās, uzvilku moto jakai, vēl būs normāli. Es atbraucu līdz tehniskai apskatēji, man apdega viss kājas. Jo tu nevari pielikt pie rāmi, tu visu laiku ar atvērtām kājām sēdi. Pirmkārt, tev no motora nāk karstais, vēl tvaiks visu laiku iekšā biksēs. Man uzrīvējās tūzna tepi no pārslēdzēja. Bet es aizbraucu tikai no teikas līdz CZD un atpakaļ. Es atbraucu mocim, visu laiku ir 120 grādi, viņš ir visu laiku pārkars. Nu, jo visu laiku korķos stāv un tev ir karsts. Un es nesaprotu tos cilvēkus, kas rauj nopērk tos sportbaikus, it īpaši vēl Latvijā. Un mēs ņemam Latviju. Tas ir tas pats nopērkt Ferrari, ja mums ir auto tēma. Nopērkt Ferrari, Bugatti, Pagani, Porsche 911 pa pilsētu. Tā ir ikdienas pilsētas automašīna. Un tad cilvēki brauc laiku pa Antonijas jau to aplu. Klasisko aplu un viss. Kāds un vēl pa brūdi. Vai par VF Tie guļošā apstājās un domā, būs, nebūs. Tā nav ikdienas mašīna, ar ko tu vari pārvietoties. Ja tu dzīvo Vācijā, tur vienmēr kaut kādā Hamburgā, un tev darbs Frankfurtē. Loģiski, ka tu nopirksi 911 un tu bezlimita autobānā iespied 260, ātri aizrod traubu, oficiāli. Izdar to un brauc atkal mājās. Tu izbaudi Latvijā nopirkt sev tādu sporta mašīnu vai to pašu sporta mocu. Es vispār neredzu viņam pielietojumu. Un viņi brauc pa to pašu pilsētu, stāv pie Lainas pulksteni, mašīnas tur arī. Tad, kādreiz bija pie Lainas pulksteni, tagad pie Statovu viss stāv ar močiem. Un viņš rauj nopēr to motu pa 20-30 štukām, pulē viņas, lai pie tā Statovu stāv, dzer kafiju, viņš pa sezonu nobrauc 500 km, un tas ir normāli. Bet ja viņš atbrauc uz trasi, tad tur jau noliec blakus trasē Gliemezi, un viņš brauc ar mocu, un Gliemezi domā ātrāk apbrauks aput nekā viņš. Jo viņiem jau, un tu viņiem prasa, kāpēc tu nebrauc pa trasi ar to mocu? Viņš saka, man taču žēl, viņš maksā naudu. Ja es viņu sastīšu? Saprot, viņš jau nopērk moci, par ko viņam ir žēl. Un nākamais, ja izbrauks, piemēram, mašīnu, viņš jau nedomās vairāk par savu dzīvību. Viņš jau tajā brīdī viņš domā par mocu, kā viņu saglābt. Jo tūlīt viņš saskriesies, viņš sastīs savu mocu. Un es vispār nesaprotu bieži to cilvēku politiku un to domāšanu, kāpēc viņi tā dara. Nu, pirmkārt, viņi grib papontoties, lai parādītu, ka viņš ir krūts, bet tu atbrauc uz trasi, pabraukā, tu izbaudi to mocu, viņš jau nopērk to mocu, to pašu krūtu mašīnu. Nu, cik viņš dabū no tās krūtas mašīnas, cik viņi ir iespējams? Šitik? Viņš viņu pat neizbauda līdz galam, kas ir ar viņu. Jo tu pirmkārt izspied Latvijas ielās, tev visu laiku jābrauc. Lūks, ne tikai bēdrs. Nu, jā, Lūks ir īpaši vēl. Liekas, Lūks pat bīstamāks kaut kādā ziņā ir. Jā, jo viņi var atvērties. Ja viņi var jackpot dabūt. Zināt, ir kaut kur es redzēju video,
ir kaut kur pasaulē, kaut kāda guļošie. Ja tu pātri brauc, viņš attaisās vaļā vai kaut kas tāds bija prikols. Kaut kas ir, jā, viņam Kaut kāds bija. stabiņi paceļās. Jā, paceļās stabiņi, ka tev toči jāapstājas. Un cilvēki visi zina, ja tu brauks ātrāk, viņš kaut ko tev mašīnu sabojās. Tas pats ar lūkām brauks ātrāk, viņi tev var iesist pārpakšā. Tā. Un tāpēc tādi ir tie mūsu. Bet es bieži ļoti daudz cilvēkiem to saku arī sociālos tīklos par to, ka cilvēki nākat pamācīties. Es pat biju taisījis akciju, cilvēki atnākiet pa brīvu, samaksājiet par treniņu. Ja jūs treniņu beigās neko neiegūsiet jaunu, es jums atdošu naudu atpakaļ. Oh. Nu, man bija vienkārši interesanti, cik pieteiksies un cik būs tādi cilvēki, kas atnāks uz treniņu, izbrauks un pēc tam pateiks, es neko neiegūstu. Bet gan jau, ka bija tāda, ne? Nebija neviens tāds, bet nebija arī tā, ka ķipa, kaut kas gāja no tās akcijas, un es nezinu, vai kāds gāja no turienes. Bet nē. Man bieži ir tā, ka cilvēks atbrauc pie manis uz treniņu ar savu moci. Viņš atbrauc mājās, viņš atsūta vēstuli, es tikko no tevīm pēc pirmā treniņa braucu mājās, un es braucu pilnīgi ar citu mocu. Man ir pilnīgi cita domāšana. Tu pirmkārt cilvēkam ieveic rokas, galvu, kur jāskatās, un viņš jau pavisam citādāk brauc. Kur kājas jātur, kā pareizi. Tu cilvēkam pareizi. Man cilvēki bieži raksta, ja es gribu iemācīties braukt ar mocu, man jānovēk eksāmens. Un es saku, es nemācu nokārtot tiesības. Es mācu cilvēkam pareizi vadīt motociklu. Ja tu pareizi iemācies vadīt motociklu, tad tev vienalga, ko ar viņu darīt. Pareizi? Ja tu kaut ko primāri iemācies, kā pareizi izdarīt. Es tev, piemēram, varu iemācīt izbraukt vienu figūru pareizi, bet tu viņu visu darīsi pareizi. Gan skatīsies, gan rokas, gan kājas tur. Tu pēc tam jebko darīsi pareizi. Galvenais jau saukt pamatus. Ja tu ievēc pamatus, tu jau pēc tam jebko vari darīt. Auto bez pirmās iemaksas un ar garantiju. Visi auto ir pieejami Višķielā 14 vai mūsu mājaslapā www.autorīga.eu. Atgriežamies pie epizodes. Es domāju, ir perfekts laiks kvizam. Nākamajai spēlē. Garijs gan jau ļoti nogaidījies. Viņš gaidīja to otro spēli. Jā, vai To ne? otro spēli. Yes! Let's go! Galvenā balva būs kaut kāda? Pozitīvās emocijas. Pozitīvas emocijas. Yes! Jā, un paldies! Galvenā balva tev vēl sagaida nākotnē. Attiecīgi, šis būs tāds tā kā kviziņš, 5 jautājumi, 3 atbilžu varianti jāizvēlās. Viens pareizais atbilžu variants. Nekas sarežģīts. Bet tur ir viens pareizais, jā? Jā. Ir obligāti jābūt vienam pareizam. Es ceru. Jūs esat vienā komandā, mēs esam otrajā komandā. Jūs varat droši savā starpā sarunāt. Mēs esam komandā? Jā! Paldies Dievam. Kā tev lāsma palīdzēs? Da. Davai. Tā, kaut kā jānoliek tā, lai Neredz, jā? neredz. Es Jā. neskatīšos, esmu godīgs, es par fair play. Labi. Es pat pagriezīšu to muguru pretējiem. Ok, sarunāts. Davai. Tātad, sākam ar pirmo. Kurš modelis ir pasaulē zināms kā Godzilla nosaukumā? Ir jau uzreiz kaut kādi varianti vai nosaukumi? Jā, Godzilla. Variants? Es domāju, ka jānosauc. Lūdzu, variants. Lamborghini Aventadors, Nissan GT-R vai Toyota Supra? Nissan GT. Kas ir Godzilla? Tā ir tā čūska, jā? Tas Vai ir kas tāds dinozaurs lielais, kas dinozaurs pa pilsētu Godzilla, postīja. jomā, Godzilla, jā. Vēlreiz variants. Lamborghini Aventadors, Nissan GT-R vai Toyota Supra? Godzilla. Nav ceturtais variants skip. Nē, diemžēl nē, nav pierakstīts. Nē. Es nezinu, es vienkārši teikšu, ka varbūt Jūs varat vienkārši minēt, jā. Nu, smysli Toyota Godzilla. Piekrīt, Nissan. Nu, Kā var Nissans būt arī Toyota smisli. Nu, nē, nu pagaidi, nē, Lamborghini toči nav. Es domāju, GTR vai Supra. Nē, Lamborghini toči nē. Točne. Nu 50-50. Tad jau 6-7, 6-7. 6-7, 6-7. Šis labs, nē? No! Ārprāt, cīkam trends aizgāja. Es laiku mājās 6-7. 6-7, Un šā rokā mēs no sākuma bija 6-7. Tagad viņš man 6-7. Šies. Labi. Nu? Es saku Lamborghini, bet Garijs var teikt. Mēs varam atsevišķi? Jā, protams. Nu, tad es saku GTR. GT-R. Garajam atbild būs pareizā. Nissans GT-R. Ok, labi. Tad izlasīju nākamo. Jā, tad nākamais jautājums mums ir, kurš motocikls tiek uzskatīts par pirmo superbaiku? Varbūt tu zini. Jautājums tev. Okay, Nē, 3 atbilžu varianti. Suzuki's G6R 750, Kawasaki Ninja ZX-10R un Honda CB 750. Man liekas, ka Honda. Arī liekas, ka Honda. Davai Honda. Honda? Jā. Nu, jā. Jā. Honda bija Divi. kā pirmais Ok. superbaiks Pareizi. atzīts. Okay, kuram autostandartā nebija manuālās kārbas kā tādas? Automātiskai automašīnai, kā ar vai mašīnai, jā. Jā,
Jā. Tad varianti mums ir Ferrari F40, Bugattis Veyrons un Toyota Supra. Nebija automātiskā Nebija, māja? nebija Nē, manuālā. nebija mehānika. Nebija mehānika. Jā. Vaspa. Tēlo, Tas ka Es izmaksā. par acis. Bugatti visticamāk. Bugatti, jā? Jā. Tāpēc, ka F40 tā ir vecais Ferrari, es domāju, viņam varēja nākt out. Es domāju, ka F40, godīgi sakot, pat nebija automāts kā tāds. Tikai manuāls. Redzi? Viņš pat palīdzēja mums. Tad es Jā. toču Viņš Bugatti. reizēm ir žurliks. Viņš reizēm arī Tā kā iedzen tu tā bedrē. neusticies viņam. Labi, bet man arī čuja saka, ka Bugatti. Jā, tā ir pareizā atbilde. Oh! Tā, nu tad pēdējie divi. Šis būs, es domāju, gariem diezgan vienkāršs jautājums. Kurš ražotājs nav no Itālijas? Tad viņi min. Ducati, Lamborghini vai KTM? Tad tev jāmin, diemžēl, šis jautājums, tāpēc, ka priekš manis ir ļoti vienkārši. Es tev varu palīdzēt, pat iedot padomu, palīdzību. Tas ražotājs ir no Austrijas. Tas ļoti palīdzēja. Viņai pagaidi, tā ir valsts, no kuras, saprot, nav Itālija, bet ir Austrija. Bet Lāsmas acīs tas tiešām Tas ir tā. izskatās, Labi, ka kādi tas bija varianti? Lamborghini, Ducati vai KTM? KTM. KTM. Kā tikt mājās? Kā tu zini šo? Viņš ir motobraucējs. Jā, nu, Vēl bija tāds braukājās. Jānis Kārkliņš, un viņš teica, ka Kārkliņš taisa mēsls. Jo viņš Šito es nebiju dzirdējis. Viņš motokrosā pa sezonu nokaut kaut 6 motors vai 5 KTM. Un tad kā tikt mājās tikt ar kājām, un tad Kārkliņš taisa mēsls. Vēlreiz KTM. KTM, Jā. Ducati un Lamborghini. Un kurš nav no Itālijas? Kurš nav no Kurš nav no Itālijas? Kurš nav no Itālijas? Kur Lamborghini ražo? Gribētu teikt, kā kuru. Nopietni? Nē, nu viņas jau ražo Itālijā, vienkārši audīt. Itālijā, jā. Labi, Ducati. Ducati, kā viņš izskatījās? Smuks, sarkans. Smuks, sarkans. Jā. Visi grib, Visi. bet ne visiem ir. Un no arī gan jau, ka Tas jau Itālijā. lupatiņām slauka. Labi, KTMs. Vot, es nezinu, kas ir KTM? Es teikšu, Kaut kas ka par Austriju KTM bija tikko vispār. minēts. Tad paliekam pie KTM. jā. Nu, KTM arī ir pareizā. O, nu paskat, nu, easy. Easy. Vispār elementāri jautājumi. Tā varēja būt tik viegls jautājums. Ok, un tad pēdējais, kurš modelis nav piedalījies pasaules rallija čempionātā? Mitsubishi Lancers, Toyota Corolla vai Nissan Skyline? Es to arī zinu. Diemžēl. Nu, tad lāsp. Bet jums vajag tā supra ir. Vai kas tur bija tagad? Tagad bija. Tagad Tagad Corolla. ir, tagad Corolla. ir Toyota Corolla. Corolla. Tu paliec pie Jā. Corollas. Oh, Nu. omītes, netak. Skyline. Skylines, Akarola. Tikai. Tās ir mašīna, ar ko brauc omīts tikai rallijā. Saprot? Omīts Tu arī. babuļas apsēžās un divas. Pa lauka ceļiem. Lūcijas stānt un tur skaidrīt stānt un mauc. Dīdiri. Par kuriem laukiem tu runāji? Franču laiku. Gan jau. Kaut kāds grēnstāls tur, kaut kur pa dopas ceļiem no vienas lauku Es uz otru. pirmoreiz dzirdu, ka ar Corollu braukā omīts reāli. Rallijā. Rallijā vēl pie tam. Nezināju, ka notiek ar omīšu rallijas. Savācās omīts, tur laukos nostājās, un opis viņam 1, 2 un kā ātrums ir reustības 4. Un 3. Un no pieturas līdz pieturai, kurš ātrāk. Ja tu meklē auto par 0 eiro, tad dodies pie mums uz Autorīgu. Ir vairāk nekā 250 auto uz vietas. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Īsos vārdos raksturo sevi kā braucēju pie stūres tieši mašīnai. Īsos vārdos, kāds tu esi. Drivers. Jā, lai mēs varam saprast, ja mēs kaut kur dzirdam, lai mēs saprotam, vai nu tu vai ne tu. Nu, nē, es vispār mierīgs, un es bieži arī ķēru tos cilvēkus, kas reāli tur pārgalvīgi brauc, un es tikai, nu, pēc kam tu tā darat? Ja cilvēks grib reāli patrakot, priekš tās ir vietas, kur trakot. Ja cilvēkam nav pilns prāts un viņš trako pa ielām, viņš jau var ne tikai sevi apdraudēt, bet viņš jau reāli nevainīgs cilvēks var apdraudēt. Un es par to, lai cilvēki brauc visi akurāti. Es cenšos nepārkāpt ātrumu un braukt piesardzīgi. Bet pa lielam man ir pieredze gan mašīnās, gan močos, un es māku to mašīnu valdīt. Un, ja kaut kas notiek, es varu viņu savaldīt. Bet cenšos braukt akurāti, nepārkāpt tā. Jā, un nesatikt tajos zaļos vestīties cilvēkus. Man viņi pārāk tādi bārgi pēdējā laikā. Es pamanīšu Tev to. nav. Nu, īstenībā man nesen bija Tā moments, ir, jā. kad apstādinājām. Un Ļoti labi. palaidi vienkārši. Kas tev bija pārkāpums? Nē, Skaists acis. konkrētām
konkrētai personai, kas sēdēja pie stūres, izrādās bija atņemtas tiesības sodu dēļ, un man nācās pārsēsties pie stūres. Palaid vaļā? Jā. Nopietni. Nu, laikam, kaut kādu sodiņu tur vai punktu uzlika tam cilvēkam. Kaut kādu 300 eiro sodu. Pagaid, uzlika 300 eiro. Tādu mazu sodu. Man šie jautājumi nav jāzina, bet policists bija ļoti jauks. Nē, man arī viņi vienmēr ir jauki. Viņi aiziet vienkārši uzrakst protokolu. Tas ir parakstīt. Jā, bet viņi ir jauki. Labi, es nezinu, kas būtu bijis, ja es sēdētu pie stūra. Es būtu palaistu. Bet, es esmu diezgan patīkama pieredze. Sievietes ar vīriešiem, vīriešiem vienmēr sūdīgāk ar vīrieti sarunāt. Jā, tā ir. Ko tu viņam? Paslaidīs. Es labs. Viņš padomās zilais vāvus. Un vēl Židam pilno. Jā, židam pa pilno. Un vēl aizbrauc uz pārbaudu. Tur uz zilā vaguma sēž iekšā mašīnā. Un tu tāds, jāmājā. Un pēc tam ziņās visur viņš nodod tāvākam augstam amatam. Un jau Delfos no rīta raksts Garīs Roškans. Potiķi ar policijas kungu. Ko tu novēlētu skatītājiem, gan braucējiem, gan skatītājiem, kas mūs skatās vienkārši? Ko tu gribi novēlēt vienkārši? Es vienmēr cilvēkiem stāstu par to, ka cilvēkiem nav jāizmirst smaidīt, jo smaids šajā dzīvē ir vienīgais bezmaksas. Jā. Smaids neko nemaksā. Smaids neko nemaksā, man arī uz manu merči ir visur uztaisīts, jā. Un es visiem cilvēkiem saku par to, ka jāsniedz viens otram mīlestības smaids, prieks, un jo mēs vairāk smaidīsim, vairāk būs vien priecīgi, tad mūsu dzīve paliks spožāk, krāšņāk un gaišāk. Tāpēc smaidam, pavadam foršu laiku un baudam dzīvi. Ļoti skaisti, ļoti vienkārši, bet dziļi. Mācāmies braukt droši. Jā? Smaidam pie stūres. Smaidam pie stūres un... Nākamajā dienā viss ir Rīga. Tieši tā, vajag. Es visu laiku smaidu, es reāli pa dzīves laiku smaidu, man arī bieži cilvēki, labi, ne bieži, bet pienāk veikalos un man saka, zem kā tu esi? Es saku, zem kā vienkārši. Un jā, bet tā ir mūsu realitāte. Ja mēs paskatāmies realitātes dzīvi Spānijā, Itālijā, paskatāmies, tur cilvēks smaida. Un viņi ir priecīgi. Un padzīvojot tur, bieži būt tur, esi te, un pēc tam visus tiem skatās, kas tu esi, no kurienes tu atbrauc. Jā. Bet tā ir mūsu realitāte. Mēs nesmaidām paskatīties. Viss slikti, viss sūdīgi, viss slikti. Un tas kunkuls iet uz priekšē, tu to kunkulu attīni atpakaļ un sāc ar labi, tad viss arī dzīvē būs labi, ja tu pats programmēsi, jo viss jau ir galvā. Jā, cik tu vairāk savu programmēsi un uzskatīsi, ka viss ir slikti, tad arī viss dzīvē būs slikti. Ja tu domā, ka viss būs labi, tad arī dzīvē tev pagriezīsies pret labi. Tāpēc vienmēr ir jādod tikai labākās emocijas, jāsmaida pat ienaidniekam. Viņam nav jānovēl nekas slikts, viņam jānovēl tikai vislabākais. Varbūt viņš kaut kādā brīdī pagriezīsies otrā, viņš būs labs. Tā arī var būt. Tieši tā. You never know. Labi, Gari, paldies tev par sarunu. Bija prieks tevi redzēt. Bija ļoti interesanti paklausīties. Bija kaut kāds citādāks kontingents mums bija, jo pirmo reizi mums ir gongotājs, teiksim tā. Tāds... Močiem ir vienā pusē, gāzi nevajag šitā. Ok. Redzēji? Tu arī motobrauc. Pasaki kaut ko. Paldies, puiši. Paldies arī man, Lāsmai šīs. Tev kāds atsevišķi kustās vai kopā? Es taču nezinu. Es vienkārši, Pagaid, kā tev liekas? Mocim kā dodās gāzi? Otrādāk. Uz priekšu? Jā. Tu jau brauc un šitā tājas. Man liekas, ir jāpiesakās pie tevis treniņā. Jā, pie tevis uz kursikiem. Tur man nekas jau viss. Šitai Nepavēlas. Paldies arī jums, skatītāji. Spiežat like, subscribe, neaizmirstat arī ierakstīt kādu jauku komentāru. Vai nu Gariem, vai puišiem, vai man. Bet nejauks komentārs arī ir komentārs. Tieši tā, jebkādu komentāru. Jā, tieši tā. Tiekamies nākamo ceturtdienu, nākamajā epizodē un visiem atā! Čau!